Tā viena situācija, par ko baigi bieži cilvēki runā uzņēmumos, organizācijās, tas, ka cilvēki ir pārstrādājušies, pārguruši, tur stresa izdegšana, viss pārējais, un tam ir dažādi risinājumi, stresa menedžments un apzinātība un tā tālāk, bet viena no lietām, par ko retāk runāju, tas, ka cilvēki nemāk atpūsties un nezin, kas ir atpūta un kādas atpūta ir dimensijas. Un, piemēram, tā lieta, ka miegs un atpūta ir divas dažādas lietas. Viņi iet gulēt noguruši un no rīta pamostās un joprojām nav izgulējušies un nav atpūtušies. Un jautājums, kā es nogulēju tur 8 stundas, 10 stundas un es neesmu atpūties? Kas tur, kur tā lieta? Tāpēc, ka miegs un atpūta ir divas dažādas lietas. Un par to es vairāk pastāstīšu 22. datumā konferencē.